Sveiki, no Briseles atpakaļ. Atkal esam studijā. Rihard, sveiks. Sveiks. Ārpolitikā es nezinu, vai mēs šauktu šo par garlaicīgu nedēļu. Laikam pēdējā laikā tāds baigi maz bijušas. Bet šoreiz sākam no otras puses, sākam no mājām. Kāds ir tavs viedoklis par mieriņas, miera prēmijas, visu, kas tur notiek apkārt ar to? Jo mans, skatījums ir ļoti Es kaut kādā mērā saprotu. Atnāk to papresa. Jā. Nevar teikt nē. Bet Tad vairāk jau tajā visā sāgā nosauksim to tā, jo vēl jau nav beidzies. Vēl ir Latvija pirmajā vietā iesniegusi Saeimas lēmumu projektu. Ka visas Saeimas, kā saka, priekšlikums paust atbalstu piešķirt Trumpam Nobel prēmiju. Bet tā sāga, tas viss ir, teikšu tā, puspatiesības. Ja esi kaut kā pieķers, tad saki, kas bija motivācija, ka līdz galam neesmu saskaņojusi to ar citiem atzariem politikas, kas ir ar ārlietām saistīti. Tas bija tāds ļoti samocīts skaidrojums no visām iesaistītajām pusēm, kur vēl vienu brīdi sāka publiski apmainīties. Ar mani neviens nav saskaņojis, vai es neesmu informēts. Tas ir ļoti slikti. Tīpaši tiešām kaut ko mēs uzsveram. Ārpolitikā mēs unisonā runājam. Mēs saskaņojam pozīcijas, un tad mēs ejam uz āru. Tā ir bijis, kad es vadīju ārlietu komisiju. Edgars Rinkēvičs bija ārlietu ministrs. Premjers kāds tajā brīdī bija, jo pamainījās, bet tur bija tā koordinēšana un vismaz tie lielie punkti uzlikt. Šāds gadījums vai mieriņa varēja vienpersoniski vai kā, tomēr spīkeri ir. Tajā brīdī vēl īstenībā, tā kā viņi to parakstu ir uzlikusi, viņi bija prezidenta pienākumu vietas izpildītāji, jo atbilstoši mūsu iekārtas likumam sanāk, ja prezidents ārpus valsts, tad otrā augstākā amatpersona pilda prezidenta praktiski funkcijas. Pats fakts vai parakstīt, es saprotu, uzsaukums ir no kongresa spīkera Džonsona un no Izraels Knesset spīkera. Ir prakse, ka dažādi parlamenti, vai spīkeri kopīgie paziņojumi, vai ārlietu komisiju vadītāji kopīgie paziņojumi. Virkne ir, es pats kā ārlietu komisiju vadot, bija virkne tādi kopīgie paziņojumi, ārlietu komisija, tā koordinēšana, bet arī tajos gadījumos es nevis saskaņu, bet es informēju arī ārlietu ministru, ka ir šāda arī iniciatīva. Es citu starp arī tādām, kas ir tie paziņojumi tekstiem, lūdzu ministrijai ir ieskatīties, vai ir kaut kas papildināms vai precizējums, bet ne tādā veidā pārmainiet pilnībā to saturu. Un šajā gadījumā lēmums pieņēma, un man nepārliecina skaidrs, tas ir mans privāts viedoklis. Tu esi publiska amatpersona, otra augstākā amatpersona. Tas nevar būt mana privāta nostāja. Bet visā šajā sāgā, kas līdz galam nepārliecināja, ir tas, ka tiešām kur palika Saeimas spīkera ārlietu padomnieki. Jo ārlietu padomnieki ir ārlietu ministrijas piesaistīti diplomātiskā dienesta cilvēki. Tie nav, ka spīkere stājoties amatā, man būs ārlietu padomnieks un kaut ko izvēlās. Vienmēr tas ir no ārlietu ministrijas. Tāpat tas attiecas uz premjerministru. Ārlietu padomnieks ir no ārlietu dienesta piesaistīta amatpersona. Kāda tur ir tā ķēdīte? Tas, pieņemsim, ienāk vēstuli. Tā vēstuli sanāktu, viņai pašai būtu jānovirza, jāpajautā, teiksim, tā konsultācija ārlietu padomniekam. Noteikti, jā, kā tas atbilst. Skaidrs, ka kopumā tā rīcība nenonāk pretēji Latvijas nacionālajām interesēm. Bet, vai šis brīdis, vai šie tie nosacījumi vispārējais ir tieši tādi atbilstoši, lai es piekrīstu. Jo mēs redzam, bez mieriņas, es pat nezinu, kas vēl ir līdzparakstījis, kurš parlaments spīkers.
to jau ar daudz nav uzdevuši. Labi, bija iniciatīva no Izraels un no ASV. Kāds no Eiropas vēl parakstīja? Vai tikai palika mierīgi? Līdz ar to tas arī tās īstenībā ir jautājums. Vai tas bija iedots kaut kāds, pieņemsim, noteikts laiks, jo parasti jau nav tā, ka atsūta, šodien paraksti ir termiņš. Tad piedodiet, es šo izlaidīšu, jo, parasti iedod kaut kāds termiņš tieši ar domu, ka tur saskaņot un tā, ko te nacionālā līmenī. Tad šeit paliek. Bet man tiešām tad ir jautājums, ja ārlietu ministre nezināja, tad ko darīja padomnieki, jo, tas var teikt, tev ir atnākusi vēstule. Kāda ir nostāja? Tā kā, es saprotu, ka Mierīnas kundze arī polises vadīts viss. Es vairāk neskaidrošu, jo tad vēl vairāk jautājumu uzvedīsies. Tas bija tāds interesants komentārs. Tad, ko vēl mēs nezinām? Kas varbūt ir noticies tajā procedūrā? Bet jā, pateikt, ka tas ir mans privāts viedoklis Saeimas spīkeriem, otrai augstākajai amatpersonai, īsti neiet krastā. Tas pēcgaiši paliek tādi, ka atkal iekšlietas ļoti slikti izskatās uz āru. Ne jau iekšlietas, bet kaut kāda nekārtība iekšā. Tā ārpolitikas koordinēšana, ka labā roka nezin, ko kreisā dara un otrādi. Kas absolūti nav labi. Bet tas, es domāju, vēl vairāk simbolizē pašreizējo valdību, kur es pieļauju varbūt arī citos jautājumos. Viena roka nezinu, ko dara otra roka. Jā, tā ir pašā. Dažādos jautājumos mēs redzam, kas ir dienas kārtībā. Likuma projekti vai šķetināmie jautājumi. Viens runā vienu, otrs otru. Publiskajā saka, tāda realitāte ir. Dzīvosim līdz vēlēšanām šādā atmosfērā. Tas, es domāju, arī iedzīvotājiem nerada drošības sajūtu, pārliecību par to, ka mēs zinām, kur Latvija virzās dažādos jautājumus, ko te pat šādā īsā termiņā, kas nozīmē līdz vēlēšanām, ko te 9 mēnešu griezumā. Tas nav labi. Runājot par Trumpu, paliekam pie viņa nākamās iniciatīvas. Kuba. Kubai ir noteikts naftas embargo vai naftas produktu embargo. Kāds ir mērķis tādai darbībai? Ko viņš grib panākt? Es pieļauju izdarīt maksimālu spiedienu uz režīmu, kas tur jau ilgdzīvot spējīgs ir vairākas 10 gadus. Un kurš ir ne tikai režīms pats par sevi pastāv, bet sadarbojas ar citiem režīmiem, vai tā būtu Maskava, vai tā būtu tā pati, kur piesauktā Venecuēla iepriekš, jo Venecuēla bija galvenais apgādātais Kubai ar resursiem, enerģijas resursiem, nafta tajā skaitā. Tas arī nosacīt arī atbilst publicētajai nacionālajai drošības stratēģijai un nacionālās aizsardzības stratēģijai, kas attiecās uz rietumu hemisfēras mana pagalma sakārtošanu un tikt vaļā no šādiem pilnā apjoma režīmiem, pusrežīmiem un tam līdzīgi, kad ne Krievijai būs teikšana, ne arī Tautas Republikai Āzijā. Kāds Eiropai ir attiecības ar Kubu? Ar Kubu dēļ dažām atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm tiek dienvidi. Dienvidi. Tā, ka, ja mēs runājam Latīņa Amerika, tad varam padomāt Spānija, daļēji Portugāla, labi, tur nav varbūt spāņu valoda, bet šā vai tā, tas vektors vienmēr bijis tā, ka šīs dalībvalstis ir vēsturiski ciešāk saistītas ar šo reģionu atsevišķām valstīm, un citas starp arī režīmiem tajā skaitā, to neslēpsim. Pēdējā gada, pusotra gada laikā atbilstoši Ukrainas izlūka informācijai un citiem tādiem verificētiem, pārbaudītiem datiem, Kuba ir saistīta ar Krievijas agresiju Ukrainā. Aplēses ir, ka aptuveni 20,000 brīvprātīgo karo Krievijas pusē pret Ukrainu. Un tad atkal visas šīs sasaistes ne tikai ar režīmiem, bet arī ar teroristiskām organizācijām, narkokarteļiem. Tajā skaitā Kuba ir saistīta.
Un uz visa šī fona Eiropai praktiski ir asociācijas nosacīta līgums. Ko tas nozīmē? Tas partnerība, sadarbošanās, Eiropas Savienība, Eiropas Savienības nodokļu maksātāji, tātad no budžeta tiek sniegts dažādās formās un veidos finansiāls atbalsts Kubai. Tas pats arī īstenībā attiecas, Kubā atgādināšu, Kubā ir komunistisks režīms, kas man tā liekas no Latvijas skatu punkta. Kāds man oponēs, Ķīna arī ir komunistiskā partija. Tur varētu arī iet tālāk un runāt, cik plaši un padziļināt vajag. Izvērst sadarbību ar Ķīnas Tautas Republiku. Es zinu, ka Latvija pirmajā vietā Šlesers bazunē, ka Rekus Tāmers brauc, Mērctūņās arī brauks. Un neviens no Latvijas amatpersonām nebrauc. Īstenībā, ja paskatāmies no Baltijas un Ziemeļvalstīm, es neesmu redzējis augsta līmeņa vizītes uz Ķīnu. Tur tomēr varbūt ir citāds skatījums uz lietām un riskiem tajā skaitā. Atgriežoties pa Kubu, Latvija, un tā varbūt ir kaut kāda mana tāda, ko Nacionāla apvienība arī ārlietu debatēs uzsvēra, ka šajā situācijā, kā attīstās un kur virzās pasaulē, šī noteikumos balstītā, ko visi debatēs pateica, ka status quo ir absolūti mainījies. Status quo ir nestabilitāte un praktiski neatgriezeniska pasaules kārtības vispār maiņa. Tas vismaz tā, tie, kas klausījās, varēja nolasīt vismaz pilnīgi no visām saimā pārstāvētajām frakcijām izskanēja tāds apgalvojums. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams pārskatīt, uz kādiem principiem, kādu vērtību vektoru mēs sadarbojamies ar vienu vai otru valsti. Un šajā gadījumā man personīgi liekas absurds, ka Latvijai vēl joprojām ir nerezidējošais vēstnieks Kubā akreditēts, kas, protams, daudz teiks, bet tas jau nav aktīva tā darbība, bet tas no starptautisko tiesību, tas ir status, kas tev sasaista formālas attiecības. Tu uzturi. Un tika nulle, kā vakardien arī Igaunija Eiropas ārlietu ministru padomes sanāksmē rosināja apturēt Eiropas Savienības finansējumu sniegšanu Kubai. Es domāju, ļoti pamatoti. Un tā būtu īstenībā tāds modus operandi, kas Eiropai būtu jāievieš, izvērtējot visus sadarbības valstis, partneru valstis. Es negribu savu Kubu par partneru valsti ļoti daudzos aspektos un griezumos. Un īstenībā pārskatīt, vai Eiropas miljardos mērāmie līdzekļi, kas tiek sniegti pa labi, pa kreisi, ir tiešām atbilstoši, kā saka, ne tikai ieguldīti, bet vai tomēr mums nav citas prioritātes. Un ko tu? Kur sniegt? Ko es? Jā. Nē, to es jau pagājušā gada decembra mēnesī sniedzu priekšlikumu kā ārkārtas rezolūciju Eiropas parlamentam pieņemt saistībā ar Kubu. Tajā skaitā ne tikai par 20,000 algotņiem, kas karo Ukrainā, pret Ukrainu, tātad Austrum Ukrainā, bet arī virkne politieslodzītie, kas Kubā tie ir simtos skaitāmi, un izdarīt pret šo režīmu spiedienu. Mēs redzam, ka tikko kā vakar Trumps ir paziņojis ārkārtas situāciju nacionālā līmenī, ASV līmenī attiecībā uz Kubu, kas nozīmē, to viņš ir iepriekš darījis ar Venecuēlu. Pirms mēs zinām, kādas lietas sekoja, kas paver viņam rīcības iespējas bez kongresa piekrišanas, pieņemsim noteikti tarifus, noteikti dažādas nosacīt arī embargo tajā skaitā. Un pirms nācām uz studiju, es arī lasīju tas jaunākais jau paziņojums, ļoti līdzvērtīgs kā ar Irānu, ko Trumps teica. Tie, kas tirgosies Kubu ar naftu, tiks piemērot 25% tarifu.
atkal redzam, bet ko mēs no šī varam saprast, ka savas nacionālās drošības stratēģiju ļoti lielā mērā šādiem līdzekļiem Trumps īstenos, lai piespiestu mainīt pat īstenībā savu partneru valstu, šeit domā Eiropas valstu līdzinējo ierasto sadarbību, teiksim tā. Un es nepārmetu šādu politikas piemērošanu uz naidīgiem režīmiem, bet nevis attiecībā pret sabiedrotajiem. Jo, pieņemsim, kā tas bija Grenlandes jautājuma gadījumā, kur arī, kas nepiekritīs tuņās, es jums pa pilnu klapi ieslēgšu tarifus. Kaut kā tā pavisam īsumā, bet skaidrs, tās ir 30 dienas jaunajā gadā, bet tās iezīmē tendenci. Skaidru virzienu, tendenci, kādi instrumenti, kādi politiskie ietekmēšanas līdzekļi, ekonomiskie, tirdzniecības no ASV puses tiks piemērot arvien vairāk. Tā ir jaunā realitāte. Un jautājums, kur mēs, kā Eiropas Savienība, stāvēsim vai uzskatīsim, ka tur īstenībā bažas nekādas nav, režīms ir normāls, nekāda tur sadarbība ar teroristiskām organizācijām. Ar teroristiskām organizācijām? Jā. Irāna. Jā. Eiropas Savienība. Jā, tā ir svaigākā ziņa, pozitīvā ziņa no vakardien ministra padomes lemtā. Augstā pārstāve Kallas paziņoja, ka līdz šim divas valstis, kas iesniedz iebildumus, kas nozīmē, ka nevarēja pieņemt lēmumu, beidzot noņēma savus iebildumus. Tā bija Francija un Spānija. Un Islāma revolucionārā gvarde ir definēta kā teroristiska organizācija. Paskaidrojot kādēļ šis ir ļoti būtiski, Islāma revolucionārā gvarde, tas ir tāds represīvā režīma galvenais rīks, kas īsteno represijas pret saviem iedzīvotājiem, bet tajā pat laikā arī izvērš nestabilitāti reģionā, finansējot dažādas teroristiskas organizācijas, satelīti, kā saka, vasaļus, vai tas būtu Hamas vai Hezbollah un tā tālāk. Un tajā pat laikā tā pašā Irānā šī Islāma revolucionārā gvarde, tas nav tikai kaut kāds militārs veidojums, viņa praktiski ir kļuvusi par lielāko būvniecības uzņēmumu Irānā, visu būvē, visu veido, kas ir attiecīgi jau, kas izprot, ka šāda veida, kur sasaista valsts un kaut kādas būvniecība un finanses, tas ir korupcijas, var teikt, galvenais perēklis režīma uzturēšanai, dažādu teroristisko šūnu finansēšanai. Tās juridiskās sekas, te es atgriežos pie tā, ka, ja to definē kā teroristisku organizāciju, tam ir plašs juridiskas sekas, kas nozīmē tām pašām bankām, visi, kas pret terorismu finansēšanas, tam līdzīgi. Tātad nekāds darījums, kas ir saistīts ar Islāma revolucionāro gvardu, ar viņu kaut kādiem meitas uzņēmumiem vai vēl kaut ko tā visām skēmām, ko Ajatola Hamenei ir sabūvējis pa šīm 10 gadiem, praktiski liekas iespēja vispār funkcionēt. Kā tādām. Bez finanšu resursiem tur neko īsti nevar darīt. Un tas attiecīgi arī režīmu ļoti, ļoti būtiski var vājināt. Tās spējas turpināt īstenot tās represijas, ko tā paveic. Jo man liekas, ka jebkurā režīmā režīms galvenokārt jau pastāv no viens ir lojālisti, bet lojālisti es šaubos, vai ir tā absolūtais vairākums. Ir tie, kas vienkārši no režīma pastāvēšanas finansiāli iegūst. Tāpat jau arī ir Venecuēlā ar Maduro. Tur jau ne visi ir par to, ka sociālistiska sistēma un mēs pēc ideoloģiskā vadamies, bet man no šī režīma, viņa pastāvēšanas, es esmu pasargāts no jebkādas izrēķināšanās. Es tātad īstenošu represijas pēc norādījumiem, bet no tā man atnāks finansiāls labums, materiāls labums un tā tālāk. Un es domāju, ka tas pats arī Irānas režīmam ir tā augša, kas akumulē to
finansiālo resursu, maksā dažādām vienībām, uzņēmumiem, tam līdzīgi, kas, tu esi tā sasaistīts to režīmu, ka praktiski režīma beigas būs tavs arī finansiāli materiālā labuma beigas. Tad līdz ar to šādā veidā definēju, kā teroristiska organizācija ir būt. Te es mazu atkāpi gribu minēt. Es tiešām esmu gandarīts, ka šāds lēmums ir pieņemts, jo arī Eiropas parlaments, un es atminos arī ārlietu komisijā, kad mums bija paziņojumi arī par Irānu, mēs mērķtiecīgi arī aicinājām Eiropas Savienību atzīt Islāma revolucionāro gvardu par teroristisku organizāciju. Kādēļ šo minu? To vēl viena lieta, kādēļ tagad arī gandarījums redzēja, ka ir noņemti jebkādi iebildumi no dalību valstīm. Kāpēc tagad tiešām vajadzēja tik brutāli? Es domāju, ka to valstu vadītāji vairs diez vai spētu kaut kādā veidā argumentēt, kādēļ mēs... Par argumentiem. Kāda ir tā loģika? Kad vēl joprojām sadarbība ir iespējama, kodolprogrammas pieņemsim... Bet tas ir bijuši arī Eiropas. Tas vājība bijusi, ka mēs tuņās visi sadarbosimies un atkal ajatolas režīms pateiks, jā, labi, atgriežamies sarunas par kodolu bagātināšanu, nevirzīt uz to līmeni, kas tur ir, ka tas tikai civilajām. Mēs redzam, ka es tiek deguna vazāti jau cik gadiem. Un šajā ziņā es domāju, ka pēc tām represijām, pēc tiem izreikināšanās ar civiliedzīvotājiem, ko mēs redzējām praktiski pēdējās 3 nedēļās, kur dati vēl joprojām nav skaidri zinām, cik tūkstoši cilvēki tika noslaktēti, cik tūkstošiem tika izpildīti nāvesodi. Un pateikt, ziniet, labi, tas bija tāds mazs starpgadījums, tagad kaut kas stabilizējās, nav variantu. Tas ir mūsu arī morālā kompasa jautājums, kuru mēs stāvam tā no Eiropas Savienības kredibilitāte, atvainojiet par svešvārdu, uzticamība, ticamība. Un tā vēl ir piedod, ka es tik gari, bet man liekas, ka šis ir atkal tas iespēju loks pavēries, kur viena cita iniciatīva, ko gan es un man līdzīgi domājošie kolēģi šeit Eiropas parlamentā, bet arī nacionālajos parlamentos jau gadiem ir uzstājuši, ka mums vajag atzīt Wagner grupu par teroristisku organizāciju. Tā nav privāta armija. Mēs redzam pēc visa Prigožina un visa, tad tas ir pilnīgi Krievijas bruņoto spēku Putina kontrolē atzars. Vienmēr iepriekš bija tādi argumenti, ka tas sanāks sankcionēt valsti vai kā, un mēs nesankcionējam valsti, mēs sankcionējam nozares vai vēl kaut kādu pilnīgi dīvainās atkal atrunas. Tur vēl atkal bija atrunas tādas, ka Wagneru mēs īsti nevaram sankcionēt, jo ir Āfrikas valstis, ar kurām mēs sadarbojamies, kuras ir noslēgušas līgumus ar tām it kā privātajām armijām. Un, ja mēs sankcionēsim, tad mēs praktiski sankcionējam šīs valstis, jo viņi sadarbojas, tad mums būs jāvēršās arī pret viņām. Tāda aizspogulī diezgan plašā mērā. Un šeit Islāma revolucionārā gvarde, praktiski tā ir Irānas valdību valsts ar bruņotiem spēkiem saistīta vienība, un ja mēs viņu atzīstam par teroristisku organizāciju, es gribu redzēt, kas ir atkal arguments šajā gadījumā attiecībā uz Wagner grupu to neatzīt par teroristisku organizāciju. Jā, mans pirmais minējums tāds priekššķietam, tur varētu būt, ka Āfrikas valstis, kurās viņas izpaužās, varētu aizstāvēt viņus. Tas varētu būt grūti pierādīt, jo viņi izpilda esošajā varēja pakalpojumu. Atkal atgriežamies pie tā sākotnējā jautājuma, kur un kā Eiropas Savienība caur palīdzības, attīstības instrumentiem, stabilitātes instrumentiem, kādiem vēl ne. Tie nosaukumi ir daudz un tam līdzīgi. Un mēs sakām, ka mēs ar šiem līdzekļiem arī nesam savas tās vērtības, kur mēs paredzam, ka mūsu partneri arī iedzīvinās praksē. Tad šeit mēs pieņemsim šajā Āfrikas valstī sniedzam kaut kādas makroekonomiskās palīdzības pakotnes vai nefinanciālās. Un tajā pat laikā šī valsts valdība slēdz līgumus ar
ar Wagneru, vai ne? Nu, kaut kā neiet kopā. Un zinot, kā mēs definējam Wagneru. Un līdz ar to šeit atkal atgriežos, ka ir problēma, ka mēs vēl neesam nodefinējuši viņu. Jo tad arī būtu pamats iemesls izdarīt spiedienu šīm Āfrikas valstīm, lauzt šādus līgumus vai sadarbības. Vai arī tad izvēlēties. Ņemiet tos Wagneriešus, paļaujieties uz Krievijas kādām tur debesu manā solījumiem, bet Eiropas finansējumu jums neredzēt. Okay. Global Europe, jeb Eiropas ārpolitikas, kādu mēs to nosauksim? Globālā Eiropa. Globālā Eiropa, jā. Tas ir, pastāst man, kas tas ir? Un ko nozīmē, ka tagad tu esi iecelts par ēnu ziņotāju? Jā, globālā Eiropa. Tas ir jauna nosacīta. Nu, viņa nav jauna iniciatīva. Jo viņas paiet esošās līdz šim programmas, ko Eiropa ir īstenojusi, pieņemsim Team Europe, globāli, var teikt, vārti, Global Gateway, un pieņemsim kaimiņu valsts instruments, un ka tagad, kad mēs runājam par jauno finanšu plānošanas periodu, ka lai nav Eiropai izkaisīts entās šīs programmas, kas ir ļoti līdzīgu mērķi, tie ir palīdzības attīstības instrumenti, tā ir humanitārā palīdzība, tās ir arī investīcijas attīstībā kopumā, ka viņas nav fragmentētas, bet paiet zem viena liela tāda kupola, kas ir tātad globālā Eiropa. Okay. Tas ir praktiski liels finanšu resurss. Tas aplēs ir aptuveni 200 miljardi, ko Eiropa īsteno ar partneru valstīm, īstenojot dažādas sadarbības projektus, vai tas ir ilgspējīgas ekonomikas attīstībai. Es pareizi saprotu, tas ir tagad tiek palikt zem viena jumta, ja? Jā. Iepriekš, okay. Jā, iepriekš viņš bija pa dažādiem izmētāts, pieņemsim, angliskā, es tagad mēģinu latviski iztulkot, bet nezinu, kāds saīsinājums ir latviski, bet angliski ir NDCIC, Neighboring Development Investment, jāreiz. Kas ir arī, kas attiecās, pieņemsim, uz tām pašām Eiropas paplašināšanās kandidātu valstīm. Visi instrumenti, ko mēs sniedzam viņiem īstenojot reformas, tajā skaitā palīdzot, pieņemsim, ja ir kaut kāds arī svārstības viņu, pieņemsim, finanšu stabilitātē. Tur, protams, vienmēr ir ar nosacījumiem tie finansējumi. Tas nav vienkārši vajag, iedodam. Bet problēma ir bijusi, ir bijusi tā, ka cik ļoti Eiropas Savienība piemēro, ja ir šie nosacījumi, saucamais conditionality, un ja ir pārkāpumi, pieņemsim, cilvēktiesību jomā, tas ir viens arī no nosacījumiem, ka ir jāievēro tā, ka tiek apturēts finansējums. Okay. Un līdz šim ir bijis tā, ka ir bijuši, kur ceļ sarkano, kā saka, brīdinājumu karogu, ir reku pārkāpumi, ir atkāpes no tām saistībām, un nav nekāda efektīva pretpasākumu piemērošana, kā pieņemsim finansējuma apturēšana, vai pateikt, ka pieņemsim jums mēs norādījām, ir pilnīgs būtisks atkāps no tām saistībām, piešķirot šo finansējumu, atmaksājiet finansējumu. Vai vismaz nedosim vēl. Jā, un vēl pabeidzot to globālā Eiropa, no to varētu arī tulkot, ka Eiropas atbildi uz Ķīnas vienu josla, viens ceļš iniciatīvu, ko Ķīna, es teiktu, veiksmīgi īsteno. Vienīgā tā, kas mani ko es kritizēju attiecībā uz Eiropas pieeju, ka jā, sniegsim palīdzību, sadarbosimies, bet tad mēs, manā skatījumā, uzspiežam, kad mēs nesīsim savas vērtības arī, viņas ir jānorī, jāpieņem. Pieņemsim, dzimuma līdztiesība, vide un tā tālāk. Ķīna, viena josla, viens ceļš, investīcijas infrastruktūrā, attīstam, sadarbojamies, neinteresē, kas jums tur ar klimatu notiek vai vēl kaut ko, mēs tos parametrus neuzliekam.
Un, un mums šonedēļ bija 4 komisāri, kas ir saistīti ar šo globālo Eiropu. Viņu atbildības lauciņi, tur komisāri, kas atbild par Vidusjūras paktu, tad ir starptautiskā attīstība, international development, Siekala, nav Siekala, Sekala. Latviski būs Siekala, jā. Es ļoti atvainojos, tas neesmu cilvēku uzvārdu, bet latviski izrunājot sanāk tā, izrunāt viņu uzvārdu. Tāpat arī Košs komisāri, kas atbild par paplašināšanos, par kaimiņu valstu attiecībām. Un 4. komisāra Labib, kas atbild par starptautiskās palīdzības sniegšanu. Un viņi tad attiecīgi arī ziņoja. Un viens es aizmirsu, kurš tieši minēja, ka šī globālā Eiropa ir arī atbilde, lai aizpildītu to vakumu, ko radījusi ir Trumpa administrācija, apturot ASV palīdzības programmu, kas ir USAID. Aizpildīt vakumu? Nē, es saku, man arī nepatīk. Un es teicu, ka īstenībā ASV šo USAID apturēja ne jau tādēļ, lai nesniegtu palīdzību, bet lai apturētu jebkurus šos starpniekus. Entās NVO, aiz NVO, vēl NVO, ka beigās tu iedod finansējumu konkrētam definētam tematiskajam mērķim, un tad ir viena organizācija, tā organizācija savus ietvaros uztaisa vēl kaut kādu, un tad beigās tas kumos, ko tu esi iedevis, administrēšanā, vēl kaut kur algās, vēl kaut kur, tad gala tas saņēmējs saņem varbūt pusi no tā. Tad ASV pieeja, ko es arī komitejā minēju, ka viņi jau nav apturējuši palīdzības sniegšanu, bet viņi, es saprotu, kā valsts departaments to definēs, viņi sadarbosies ar valstu valdībām pat tiešo. Tā tad, es nezinu, piesim, tā būtu tā, ka Eiropas Savienība nevis mēs ejam caur kaut kādām aģentūrām, caur kaut ko, vai ANO aģentūrām, ka mēs pat tieši ar šo valdību, mēs sakam, kur ir, mēs sniedzam, ejam uz partnerību, sadarbojamies, mums ir līdzīgas intereses, slēdzam tos līgumus, mēs jums iedodam, jūs mums atskaitaties. Valdība, kur ir aizgājis un kā, un ja mēs definējam, pagaidiet, tas nav aizgājis tiem mērķiem tam līdzīgi, mēs to finansējam ne tikai varbūt apturam, bet mēs arī prasām atgriezt atpakaļ mūsu budžetā. Tas ir tagad ļoti tā pirmšķietami, bet šī regula būs ļoti būtiska. Darbs sāksies praktiski, viņš jau sākas. Kāda ir tava loma nākamajā posmā, kas teikt notiek? Teikt ir noprezentēts fails? Ir viena būtiska nianse, kas man patīk šajā piedāvājumā, ka iepriekšējā periodā pa visiem šiem programmām, kas ir ar atbalsta sniegšanu, ar partnerību, komisija lēma, kam dos, cik dos, un tam līdzīgi. Nesaskaņojot ne ar padomi, ne ar parlamentu. Tehnokrātija. Nosacīt, ka tagad parlaments ļoti uzstās uz tieši to pāraudzību no parlamenta puses, vērtēšanu, izvērtēšanu, un būs jāsaņem gan padomas, gan parlamenta piekrišana, ka finansējums tiek, pieņemsim, palaists un sniegts. Tas ir ļoti labi. Tas ir apsveicami, protams, vēlns ir niansēs, atkal kādas tās prasības būs. Tur arī, līdz ar to tagad šī regula kā projekts no komisijas ir iesniegts. Parlaments savu vērtējumu papildinās ar priekšlikumiem, grozījumiem. Tātad visas politiskās grupas, es kā ēnu ziņotājs no konservatīvo, tātad ēnu ziņotāji no citām būs. Mēs parlamenta iekšēnē nodefinēsim, kāda ir parlamenta pozīcija, kādi grozījumi, kas. Un tad būs tie saucamie trialogi, un tas jau ir šī gada otra puse, kur būs jāvienojās gan ar padomi, kāds tad ir gala regulas teksts un vispār regulējums kopumā. Tā kā darbs būs diezgan daudz, un es pieļauju, ka parlaments šajā jautājumā būs ļoti aktīvs. Kad ierastās taciņas un tam līdzīgi, mēs redzam, ka
arī Eiropas Savienības nospiedums starptautiski ir saļodzījies. Bet labā ziņa ir, ka tas pats Siekala, komisārs, kas atbild par starptautisko attīstības instrumentiem ar valstīm, viņš ir intensīvi vizītēs devies gan pa Āfrikas reģionu, gan Dienvidāzijas reģionu. Tur es domāju, ka viņš nevēl, ka daudz valsts redzot, kas notiek, gan ar ASV, Trumpu, gan plašākā, grib uzticams partnerus, grib uz partnerību, kur ir savstarpēji arī respektēta, un viņi grib tā, ka šis finansējums, ka ir, kad Eiropa pati ir klātbūtne, ir lielāka. Un šeit es nedomāju politiķi vai birokrāti, bet Eiropas uzņēmumi. Un it īpaši vidēji mazie uzņēmumi veido kopuzņēmumus, veido kopīgus projektus, un ka šī nauda turpina apritēt šajā te valstī, kurai sniedzam palīdzību, bet tā viņa var celt savus, pieņemsim, nodarbinātības skaits. Un tas ir Eiropas Savienības interesēs. Viņi prasa pēc Ķīnas alternatīvas. Ja Ķīna savējos sūta visur? Ķīna sūta visur savējos, kur viņa projekts īsteno, bet Ķīna vēl savādāk. Viņa Eiropas mērķis nav iegūt īpašuma tiesības tādā ziņā, strateģiskiem svarīgiem objektiem vai infrastruktūru, tur tieši uz sadarbību vērst. Ķīnai tomēr ir iegūt strateģiskas infrastruktūras, praktiski to kontrolē, un pēc tam jau, piedodiet, tu esi 10-100 reizes ekonomiski vājāka valsts, izdarīt spiedienu ļoti dažādās formās un veidos. Viens jautājums vēl par ārpolitiku, un tad man interesē, patiesībā daudz sanāk par ārpolitiku, viss sanāk par ārpolitiku. Labi, Eiropa 2 ātrumi. Atkal uzpeldējis temats. Tagad Vācijas finanšu ministrs, ja nemaldos, paziņoja, ka viņi ies priekš ar Franciju un kaut kādām valstīm, 6, ja nemaldos, ka viņi grib taisīt to 2 ātrumu Eiropu. Ciešāk integrācija, tur dažādos ekonomiskajos aspektos, pašai ekonomiskajos aspektos. Ja. Bet, kad nevarot turpināt tā, kā ir iegājies, ka visa bloķēšanās, viss pārējais viņiem bremzē attīstību Eiropā. Kā tu uz to skaties? Jo iepriekš, teiksim, tā pozīcija no ICR un visi, kad tas nāca pagājušajā reizē šis films ar 2 ātrumu Eiropu, tad bija ļoti skeptiski pret... Jā, es atceros, tas bija Junkers, kas par šiem ātrumiem tur runāja, 1., 2., 3. un kāds tik vēl ne. Man liekas, ka šajā gadījumā, ko tu mini, ir būtiska atšķirība. Junkers plānoja to institucionalizēt caur Eiropas Savienības praktiski līgumiem, kas padarītu perifērijas valstis, kodolas valstis. Mums jābūt kodolā, bija Latvijas politiķi. Mums viss jāpanāk. Toreiz vienkārši paldies Dievam to visu burgu, ko Junkers piedāvāja noraka saknē un nocirt. Jo viņa piedāvājums bija burtiski, vēram līgumus vaļā, vienojamies, kur vienkārši ir kvalificēto balsu vairākums, kuri grib darīt vairāk, nāk bariņā, kuri ne, tad jūs tur paliekiet un darbojieties. Šeit es redzu savādāk šo, te nav piedāvājums, veidojam 2 ātrumu, jo te maza atkāpe. Tagad jau pastāv vairāk ātrumu Eiropa. Kāds teiks, kādā veidā ir viena Eiropas Savienība. Nē, mums ir, pieņemsim, Schengenas jomā. Ne visas Eiropas dalībvalstis ir Schengenas zonā. Eirozona, ne visas valstis ir Eirozonā. Tagad, ja nemaldos, tikko bija, ka Zviedrija sāk apsvērt, ka varbūt vajadzētu eiro ieviest. Jā, bet tā ir atkal līguma ietvaros. Tu vari pievienoties, bet tas arī nav kaut kāds panacēja, ka tev ir jāpievienojas obligāti. Tu vari jebkurā brīdī izdarīt. Es domāju, ka šeit arī kaut kādas lielās ekonomikas, kur arī tas finanšu kapitāls arī no Eiropā, tas pamats arī turās. Viņi grib kaut kādas inovatīvas lietas, bet viņi negrib pieļauju uztaisīt, lai pieņemtu kaut kādu gala lēmumu, vispār saistoši tas vienprātība. Bet tas nenozīmē, ka viņi atgrūž
Es pieļauju, ka kā es to labāk varētu izskaidrot? Viņu piedāvājums nepaģēra mainīt lēmumu pieņemšanas sadalījumu šajos jautājumos. Tās valsts vienkārši mēs izdomājam savstarpēji. Bet lēmumu pieņemšana tā Eiropas Savienības ietvarā, ja? Jā, jebkas, ko viņi dara, nevar nonākt Eiropas Savienības līgumiem. Okay. Tā ir savienībā? Bet tā arī ir. Mums ir enerģētikas savienība, banku savienība. Tagad jau runājam par aizsardzības savienību. Viņi ir ET formā. Bet tas, kas viss definē darbību par Eiropas Savienību, ir Eiropas Savienības līgumi. Tās iniciatīvas nevar nonākt pretrunā Eiropas līgumiem un tātad no līgumiem izrietošajām saistībām dalībvalstīm. Okay. Tad nākamais jautājums ir, kā ir Latvijai vajadzētu tur tikt iekšā? Visur. Latvijai jābūt visur. Okay. Mēs neesam tādi, ka mēs šo mēs jā, šo mēs nē. Ja ir kaut kas, kur padziļināt sadarbību kapitāla tirgus jomā, mums tepat, es nemaldos, bija kaut konference par Fincenu un fintech kompānijām un kā piesaistīt, tad ja galvenais ir nosacījums, lai šī te valstīm nav tā, ka un es neesmu dzirdējis īstenībā vismaz tagad, kad tas ir izskanējis, ka šīs ir mēs tikai, mēs nevienu nelaidīsim klāt šeit. Es domāju, ka tur ir atvērto durvi. Pieeja, jūs varat pievienoties. Jā, ja jūs gribat šādam pieņemsim regulējumu, tas attiecās kaut kādā nacionālā līmenī regulējumu, ko neregulē Eiropas Savienības līgumu, nenosaka, pieņemsim, nezinu, vienā vai otrā jautājumā. Un tāpat īstenībā par... kā es teiktu, ka daudzreiz, kad runā par vienu vai divu ātrumu Eiropu, un kur ir tās bažas, ir tas, ka kaut ko atkal nodalīs, pilnvars iedos kaut kādam šaurākam lokam, kur pārējiem nebūs teikšana. Šeit atkal, es saprotu, tas piedāvājums jau nav tā, ka mēs pret visiem, bet mēs redzam, kur mēs varam sadarboties vairāk un ir nepieciešams, un tas nenonāk pretrunā ar Eiropas kopējām politikām vai arī tieši līgumiem un pievienoties. Man tā liekas, ka kur bija tas teiciens? Kaut kādā tādā padomju sistēmā iniciatīva ir sods bez mazai. Iniciatīva sods? Kaut kas tāds. Jā. Okay. Patīkami. Bet es saku, ka tas ir tagad izskanējis un mēs neko daudz plašāk es komentēt. Diez vai varēšu. Vēl viena tēma pēdējā jautājums ir par, it kā laba ziņa, atkal Eiropas parlaments aizpagājušajā nedēļā nobalsoja par aizdevumu Ukrainai. Tagad tas ir nonācis atbilstošajās komitejās, kur arī tu piedalies. Kā tu to vērtē? Pirmkārt, kas ir tas, ko jūs teikt? Ja parlaments jau nobalsoja, kāpēc viņš komitejā? Tas ir piemērošana. Viens ir, ka mēs nobalsojam to, ka atbalstam padomes, Eiropas Savienības padomes priekšlikumu Eiropas Savienībai aizņemties 90 miljardi. Ko mēs sniegtu palīdzību Ukrainai. No tiem 90 miljardiem 60 miljardi paredzēti aizsardzības spēju stiprināšanā, visādas ieroču sistēmas, militārā atbalsta sniegšana. Un 30% ir saistīti arī, kas ir makroekonomiskie, un tajā skaitā saistīti arī ar reformām, kas nepieciešams Ukrainai arī, lai kļūtu, lai vismaz kaut kādā brīdī sāktu arī iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Bet vairāk tas ir tiešām enerģētikas projekti, kas tagad ir pasākotākais. Tas, ko es paudu, ka labi, ka padome ir vienojusies, tie 90 miljardi ir sasaistīti arī ar iesaldētiem līdzekļiem. Tā atmaksa potenciāli varētu būt, ja Krievija neveic arī reparācijas, tie aizdevumi procenti. Jo 90 miljardi, jau tā, ka tur pēc 20 gadiem jāatmaksā, bet jāmaksā jau arī katru gadu tie procenti par to aizņēmumu. Un tad tie procenti
maksājumi tiks veikti no iesaldēto līdzekļu ģenerētās peļņas. Nu, atkal uzbūvēts kaut kas, bet man liekas fundamentāli nepareizs signāls gan starptautiski, gan arī Eiropas iedzīvotājiem, ka tā ir tomēr Eiropas nodokļu maksātāja nauda, kārtējais aizņēmums. Tā vietā, ka turpat blakus stāv 260 miljardi, kuri ir svēti un neaizskarami. Vismaz no tās interpretācijas. Protams, tur daudz teikt, ka tas ir likumiski, tiesiski grūti. Mēs nevaram to izdarīt. Es atkal neattīstīšu to. Man būtu fundamentāli atšķirs. Tas lēmums atgādināšu, ka Eiropas Savienība pieņēma lēmumu, ka šie līdzekļi stāvēs iesaldēti, nebūs pakļauti ik pa pusgadam lēmumu pieņemšanai par sankciju pagarināšanu. Šie līdzekļi tiek iesaldēti uz nenoteiktu laiku, līdz brīdim, kad Krievija pilnā apmērā meklējusi reparācijas maksājumus Ukrainai. Tas, kas seko līdzi un droši vien pazīst Krieviju kā režīmu un kāds ir tas modus operandi, tad tā nauda ir mūžīgi iesaldēta. Jo es neredzu, ka Krievija labprātīgi kaut kādā apjomā veiktu reparācijas Ukrainai. Vienalga vai iestātos jebkāda forma veida pamiers. Tajā skaitā. Es ļoti stipri šaubos, ka tas tā notiktu. Es domāju, ka tas pašlaik ir ielāps. Tomēr tie 90 miljardi, tur arī nosacījums arī ir uzlikt, ka Ukrainai par šiem līdzekļiem, kas ir 60 miljardi, viņi var iepirkt bruņojumu no Eiropas Savienības valstīm, bet tur ir laba atkāpe, kur te man ir jāsaka arī Valdis Dombrovskis atbildēja, var teikt, par šo regulējumu un to arī ieviešanu, ka ja Eiropa un Eiropā nav tās nepieciešamās aizsardzības spēju vajadzības nodrošinājuma tehniskā, tad Ukraina var iegādāties no citiem pašiem līdzekļiem, aizdomu līdzekļiem. Tātad gan no Lielbritānijas, gan no ASV un tam līdzīgi. Tas ir gadījumā, ja Eiropa nespēja. Bet es neredzu, cik plašas pretgaisa aizsardzības sistēmas Eiropa pirmkārt mums pašiem akūti pietrūkst. Nevaram nodrošināt, un kur nu vēl tādā apjomā, kas ir Ukrainai nepieciešams. Tā kā tas ir labi, ka šādas durvis ir atstātas vaļā, ka Ukraina var iegādāties arī ne no Eiropas Savienības dalībvalstīm šādu bruņojumu. Okay. Es pieņemu, ka tas komiteja droši vien atgriezīsies pie tā jautājuma atkal. Jā, viņi jau ik pa līdim, gan to piemērošanu, kā praksē, gan tie, tur jau būs arī ne pa militāra aizsardzības, bet pa makroekonomiskās palīdzības arī sniegšana ietvaros, tie nosacījumi jau arī jāizpild. Tomēr korupcija līdz galam Ukrainā, diemžēl, nav izskausta, tīpaši vēl tagad kara apstākļu. Mēs dzirdējām arī skaļo skandālu, kur, protams, rīcība sekoja, virknē vadošās amatpersonas amatus zaudēja, krimināla lietas uzsāktas. Tas tieši bija saistīts ar enerģētikas sektoru jomu, kur praktiski aizdoms par vairāk miljardu. Mums laiks beidzies. Jāsaka, ļoti pilns. Paldies. Diezgan, jā. Tiekamies pēc nedēļas. Vai divām. Vai divām, jā. Paldies.